Sveiki! Tuvojās noliktais laiks 11, kad ir plānā sākt šo webināru. Pāris minūtes gan vēl pagaidīsim, es skatos, ka nav vēl visi, kas arī reģistrējušies pieteikušies. Bet kamēr vēl mēs gaidām, varbūt kāds var, lai es pārliecinātos, ka audio var dzirdēt, un kā ierakstīt čatiņā, tur, ka vai nu ielikt īkšķīti, vai jā, ka dzirdu, vienkārši dot indikāciju, ka audio ir dzirdams. Redzu, jā, Inga, paldies. Redzu, ka audio ir dzirdams. Pirms vēl sākšanas es izstāstīšu, ka, ja ir jums kaut kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt čatiņā vai Q&A sadaļā. Vai arī, ja vēlaties uzdot jautājumu audio formātā, varat pacelt rociņu, ir tāda iespēja, un es jums varu ieslēgt mikrofonu tajā brīdī. Jā. 11 jau ir klāt, bet jā, pēc tā, kas ir jau pieteikušies, ienākuši šajā webinārā, es redzu, ka ir vēl cilvēki, kas ir reģistrējušies, bet nav ienākuši. Dosim pāris minūtes laika vēl, lai tie, kas ir reģistrējušies, varētu arī pievienoties. Vēl pāris minūtītes. Esam devuši arī pāris minūtes cilvēkiem, kas gribēja pievienoties. Ir vēl, man izskatās, kādi, kas ir reģistrējušies, bet nav pievienojušies, bet lai neliktu visiem gaidīt, es domāju, tad sāksim ar lēnām. Tie, kas pievienosies, tie pievienosies procesā. Tad atgādināšu, ja jums ir kādi jautājumi, varat rakstīt jautājumus čata sadaļā vai Q&A sadaļā, questions and answers jautājumu atbilžu sadaļā, vai arī, ja jūs vēlaties uzdot jautājumu audio formātā, jums ir mikrofons pieslēgts, varat pacelt rociņu, un es jums ieslēgšu mikrofonu, lai jūs varētu uzdot audio jautājumu. Ja jūs uzdosiet jautājumu, un es tam jautājumu būtībai pieskaršos prezentācijai vēlāk, es tā arī minēšu, un tad arī pieskarsies tajā tēmā, topikā, kā saka, kurā tas tiks apspriests, bet ja būs tāds jautājums, ko uzreiz atbildēt, tad es uzreiz vienkārši atbildēšu. Un nekautrējieties uzdot jautājumus, tā kā, lai varbūt arī dinamiskāk šis webinārs notiekās, un lai jūsu interesējās lietas tiktu jums atbildētas. Tātad šodienas tēma ir drošība internetā. Par to, kā Asset Home aizsargā internetu zīlēs. Tas kopskats tāds, ka mūsdienās jau ne tikai iekārta, bet arī konti, informācija internetā un publiskās lietas, un apskatīsim, kas būtu jādara. Apskatīsim gan principus, šajā gadījumā Asset kā risinājums, kurš piedāvā konkrētus programmatūras un aizsardzībai, bet pa lielam arī principus, kā arī kuru aizsardzības risinājumu, tos principus arī apskatīsim. Nedaudz par mani. Es esmu Egils Rupenheits. Baltika uzņēmumā es strādāju kopš 19. gada, bet IT jomā jau nedaudz vairāk kā 20 gadus darbojos. Konsultēšana IT risinājumos, ieviešanas, drošības konsultācijas Asset produkti, gan konfigurēšanas, uzstādīšanas, klientu atbalsts. Tas ir mans šis darbu
pienākumu apjoms, ar ko es darbojos. Not Baltica uzņēmums, mēs esam drošības eksperti, kas palīdz izmeklēt uzlaušanas gadījumus, risināt ļaunprātīgās programmatūras problēmas un dalāmies pieredzē, sniedzam ikdienas konsultācijas un piedāvājam dažādus risinājumus, kas saistīti ar drošību. Šeit ir redzams arī mūsu pārstāvētie produkti, ESET kā drošības programmatūra, Senhasegura kā PAMS, Safety kā DLP risinājums, ir arī backup risinājumi un dažādi citi pārvaldības risinājumi. Bet pa lielam ar tādu IT drošību, IT drošības jomu pārsvarā. Tā, ok. Un tad iesim tālāk, kas ir šodienas plānā. Šodienas plānā mēs apstāmies, kas ir sensitīva informācija, kādi ir uzbrukuma kanāli, kas kā veidojās, tad ir iekārtas konti un nianses par šīm lietām, kad ir gan mums iekārta, un šajā gadījumā iekārta ir dators, iekārta ir mobilais telefons, iekārta var būt arī gudrais televizors par iekārtām. Un tad jau iesim pie konkrēta Asset Hub, ko Assets piedāvā šo drošības elementu kopumu, kas jums palīdz jūs aizsargāt jūsu iekārtu, jūsu kontus, jūsu informāciju internetu vidē. Un iekšā tur par VPN, par paroļu pārvaldnieku anti-theft, jeb latviski predzakšanas. Man tas anti-theft gan patīkās labāk angliskais, bet predzakšanas funkcionalitāte. Un arī parental control, vecāku kontroli. Šis ir tās lietas, ko mēs apskatīsim. Tad iesim pie informācijas. Mūsdienās informācija par katru no mums ir kaut kāda informācija vairumā gadījumu. Labi, ir atsevišķi varbūt precedenti, kur nelieto varbūt sociālos tīklus un izvairās no interneta, tad būs mazāk. Bet par katru no mums publiskajā vidē ir atrodama kāda informācija. Un tad ir jautājums, kas ir šī sensitīvā informācija, kas ir informācija, ko mēs nevienam nesakam, kas ir informācija, ar ko mēs varam droši dalīties, un kas ir informācija, kas ir daļēji sensitīva, tā varētu teikt. Šis ir tāds nedaudz mans skatījums. Es esmu lasījis dažādos gan aprakstos par to, kā tiek klasificētas šīs informācijas. Tagad ir diezgan bieži tas tiek GDPR sakarā, bet tas gan ir nedaudz savādāk, manuprāt, bet par informāciju kā tādu. Es domāju, ka vairumam no mums loģiski šķiet jārekur tā svarīgā informācija, kas ir sensitīvā informācija, bankas konti, personas kodi, pases numuri, autovadītāja apliecības numuri, apdrošināšanas informācija, mājas adresi visdrīzāk mēs nepublicēsim, un arī telefonu numuru visdrīzāk mēs nepublicēsim publiskajā vidē. Lai mums kaut vai lai mums tikai nezvanītu neviens liekas un netraucētu. Par šo grupu es pieļauju, ka vairumam cilvēku piekritīs un nebūs tur diskusijas. Jā, šī ir tā svarīgā informācija, kas ir sensitīva un kas ir aizsargājama. Šī nav visa, ir vēl. Bet ir arī informācija, ar ko mēs dalāmies. Es to saucu šajā gadījumā par daļēji svarīgu informāciju, ka te es teiktu, ka tā daļēji svarīga informācija ir informācija, kas viena pati par sevi varbūt arī nedod nekādu ļaunumu, ka viņa ir pausta, bet kombinācijā ar citu informāciju jau var veikt, kā saka, ļaunprātis var šo informāciju izmantot. Jo tā doma ir tāda, ka daļai svarīgā informācija vairums no šīm lietām ir atrodama publiskajā vidē. E-pastus, ja ir sociālais tīkls, lietotāja e-pastu vairumā gadījumu var redzēt, atrast, tad ir jautājums, cik šī ir sensitīva. Bet, ja tu redzi, kāds ir lietotāja vārds, kāda ir e-pasta adrese, tu vari uz šo e-pasta adresi kaut ko sūtīt. Tu vari mēģināt uzlauzt šo e-pasta adresi, sūtīt reset password darbības. Šeit es esmu pierakstījis arī tādu lietu kā hobiju, atrašanās vietu un ikdienas rutīna. Tas ir, lai saprastu, ka ja ļaunprātis uzzina informāciju, kas jums patīkās, ar ko jūs nodarbojaties, kur jūs ejat, kur jūs atrodaties un kāda jums ikdienas rutīna, var
tikt veikti pielāgot jums uzbrukumi, nu, no sērijas jūs sociālajā portālā man liekat, ka jums patīk suņi, jūs ejat uz suņu patvērsmi, vedat viņus suņus pastaigās, un jums tas rūp, ļoti labi, viss forši, bet, ja ļaunprātis šo redz, ka jūs dalāties sociālajā tīklā ar šādu informāciju, viņš savu uzbrukumu pielāgos jums un sūtīs jums e-pastu aizsūtīs ar aprakstu sveiki, kur mums ir atvērām jaunu patvērsmi, piemēram, vajag, kur jūs varat reģistrēties, palīdzēt mums suņus izvest pastaigā. Un ir links uz kaut kurien. Un links jau aizved uz internetu dzīvēm, kur var būt ļaunprātīgā programmatūra, kur var būt viltus lapa, kur var būt dažādas ļaunprātīgas lietas, kur jūs nezināt, kur šis links aizved, šī saite. Jo apraksts un saite var būt divas dažādas lietas. Es jums varu uzrakstīt, es jums varu visādas brīnuma lietas e-pastā, kā saka, uzrakstīt, ja vajag. Un šī daļais te ir jāskatās, ka ja jūs dalāties sociālajos tīklos ar informāciju, kas ir tas kopums? Un vēl viena svarīga lieta, ko es parasti par sociālajiem tīkliem pieminu, ka es iesaku pievērst uzmanību privātuma iestatījumiem, it īpaši tai sadaļai, ka jūs dalāties ar kādu informāciju, kas redz, vai viņi ir publiski, vai tikai tam jūsu draugu lokam tas ir pieejami redzam, un apsvērt ar to, ko jūs gribat teikt visai pasaulē, un ko jūs gribat teikt tikai pazīstamiem cilvēkiem no sērijas, tādā aspektā. Par nesvarīgu informāciju, kas ir, es ieliku ēdienu fotogrāfiju, kas diezgan, kas ir populāri, uzbildē ēdienu, liek Instagramī un dalās. It kā no vienas puses tā informācija nav ne sensitīva, ne no tā var kaut ko baigi par jums pateikt. Vienīgi, ja jūs pasūtat kotleti un nobildējat kotleti, tad zinu, ka jūs esat veģetārietis visdrīzāk, jo jūs ēdat kotleti. Bet tā pieeja par to nesvarīgo informāciju ir tas, ka es tam viedoklim arī savā ziņā pat piekrītu, ka ir viedoklis, ka nav nesvarīgas informācijas. Katra mazā daļiņa pilīte no informācijas papildina kopskatu par jums. Ja ļaunprātis mērķē uz jums, tad šajā gadījumā katra mazā lietiņa, jums, teiksim, ikdienas rutīna ir daļai svarīgā informācija. Jūs katru, konkrētajās dienās ejat uz trenažieru zāli, vai jums patīk konkrēti vienā parkā pastaigāties, un jūs katru reizi, ka jūs ejat, jūs tur rekur pastaigājat šodien tajā parkā. Un ja tā ir rutīna, kur notiek cikliski, to var saprast, un to var redzēt, un jūs var arī satikt uz ielas. Jo ir arī uzbrukuma veidi, kur tev fiziskā pasaule tiek iesaistīta. Tādā ziņā, līdz ar ko jebkura informācijas daļiņa var būt vērtīga, lai pastāstītu par jums kā par individu kaut kādu niansītu, ko var izmantot, lai veiktu jums mērķētu uzbrukumu. Šeit uzreiz parasti daudzi saka, es kā privāta persona, man kas tur man ko uzlaus, kas tur man ko nozakt, es neesmu nevienam interesants. Bet jūs kaut kur strādājat, jums ir konti, jums ir tas pats sociālais konts, kas ļoti bieži cilvēki saka, nē, man tur sociālais un konts, tur Facebooks, Instagrams un kas tur, ko tam man no turienes nozaks. Bet šajā gadījumā ir, teiksim, ļoti populāri, ka ja tiek nozakts jūsu tas pats sociālā tīkla konts, pirmais, kas tiek darīts, visiem jūsu tiem konta draugiem vai profiliem, kas jums ir piesaistīti un kas jums ir piedraudzēti vai kā to sauc, visiem viņiem tiek rakstīts un no jums, kā no pazīstama cilvēka, tiek sūtīts kaut kāds links, bilde vai fails, kurā ir ļaunprātīgā programmatūra, ļaunprātīgais kods. Līdz ar ko es ļoti iesaku vienmēr apdomāt, ar kādu informāciju mēs dalāmies, un kam mēs ļaujam šo informāciju redzēt. Es iesaku nerādīt visiem visu publiski tādā aspektā, jo no informācija mūsdienās ir svarīga lieta. Tādā ziņā. Ja jums ir kaut kādi piemēri, teiksim, vēl no savas dzīves, kur par informāciju, kā tiek izmantota, jūs arī varat pieminēt. Viens, tas, ka mūsdienās ir mazāk aktuāli, jo tagad jau visas novērošanas kameras un gudrās mājas, bet piemērs, ko es agrāk pieminēju, ir par sociālo tīklu un atvaļinājumiem un mājas adresi. Ka ja
piemēram, jūs sportā, jūs skrienat, un ir aplikācija, kas reģistrē jūsu skriešanu GPS-ā, uzzīmē celiņu. Un es esmu redzējis, ir daudz, kas pēc tam aiziet sociālā tīklā, visi nopublicējās, tas ir, kur es skrienu. Sportoju ļoti labi, aktīvs dzīvesveids, sportojam visu forši. Bet kartē var redzēt, ka jūs sākat no vienas vietas un beidzat tajā pašā vietā kartē. Visdrīzāk tā ir jūsu mājas atrašanās vieta. Tālāk jūs tajā pašā sociālajā portālā aizbraucot atvaļinājumā, liekat bildi vai ģeotagu, kur es esmu aizbraucis uz Kanāriju salām, pieņemsim. Un tajā brīdī cilvēks, kas redz to informāciju, zina, kur jums ir mājas adrese, zina, ka jūs neesat mājā, jūs esat Kanāriju salās, un variet apmeklēt jūsu dzīves vietu, kā saka. Tas tāds brutāls piemērs, un mūsdienās ar drošības sistēmām es ceru, ka tas jau ir tā kā novērsts, bet pēc būtības tas ir tā, lai vairāk saprastu šīs informācijas svarīgumu un to, kā šo informāciju var pielietot ļaunprātis cits cilvēks. Par kanāliem. Šeit es esmu vienkārši salicis zvans, e-pasts, links, viltus lapas, sociālais portāls, saziņu platforma, SMS, tāpēc, ka kanāli var būt jebkādi. Tikpat labi var pielikt fiziskā vide. Tur kāds uz ielas var pienākt, un ir viens interesants ar QR kodiem, ko es esmu pamanījis, interesants pieejams, kā ļaunprātīgi rīkojās. Bet sāksim ar tiem, kas te ir jau pieminēti. Viens no populārajiem, kas tagad ir, ka tiek izdarīts zvans, un jums piezvana, sveiki, es esmu no kompānijas X. Mēs te, variants vai nu jūs ieinteresētu kaut ko, kas jūs interesētu, vai esošas kompānijas, piemēram, no bankas saka, ka zvana, un saka, jums kur kontā tur ir tagad skaitā ārā naudu, vajag ātri apstiprināt, es jums nosūtīšu linku, kur jūs varat autenticēt, linku uz internetbanku, kur jūs varat autenticēt un novērst šo naudas izskaitīšanu no jūsu konta, un atsūt jums e-pastu ar linku. Links, protams, ved uz viltus lapu. Un ja jūs autenticējat, jūs ievadat savus autentifikācijas datus šajā viltus lapā. Bet tas, kam ir jāpievērš uzmanību šajā gadījumā, ir tas, ka ir gan zvans, gan e-pasts, tā kā 2 soļu šī komunikācija. Un tas ir tāpēc, lai radītu jums uzticību, ka jā, tas, kas man zvana, kā viņš man taču tikko zvanīja, un tas e-pasts, kas ienāca, man taču tikko zvanīja, tātad baidzētu būt saistītam. Un šeit vienmēr ir jāpieiet ar tādu nulles uzticības pieeju, ka neticēt tam, kas šķiet ticami, prasīt pārliecināties, atzvanīt uz oficiālo telefonu numuru, ka, teiksim, man ir bijis, ka man ienāk zvans no pakalpojums sniedzēja, no kura es pērku pakalpojumu. Un man saka, sveiki, jā, es no tā, bet man uzrādās numurs kaut kāds vienkārši privātais numurs. Un es saku, sveiki, jā, bet es sakarā ar to, ka es neesmu pārliecināts, ka jūs zvanat no kompānijas, vai es varu, atzvanot uz oficiālo jūsu kompānijas numuru, vai es varu palūgt savienot ar jums, lai es būtu pārliecinātos, ka jūs pārstāvat tiešām šo kompāniju. Un šādi es pārliecinos, pat no savas puses, izveicot šo komunikāciju, atrodot korekto telefonu numuru un piezvanot un sazinot šo cilvēku, es pārliecinos, ka šis cilvēks tiešām pārstāv šo uzņēmumu. Saziņas platformas, sociālie portāli, SMS, arī visur, kur jums var atsūtīt kaut kādu ziņu, kur jums var nodot informāciju, visur jums var atsūtīt kādu ļaunprātīgu ziņu, ļaunprātīgu informāciju. Par viltus lapām, tā ir tāda lieta, kas bieži vien ar aci nav pamanāma, jo nozagt identitāti, lapas identitāti internetā ir salīdzinoši vienkārši, vizuālo identitāti. Var nokopēt mājaslapu, un es viņu uzlieku uz sava servera, un aizsūtu jums linku, un jums vizuāli, tas pats Facebooks, pirmā lapa, kur tiek vadīts lietotājvārds un parole, ka jums atverās adreses, uzstājas adresi Facebook un aizsūt jums linku, un ja jūs nepievēršat uzmanību, tur B un K, kā saka, vietām, tad jūs, diemžēl, atverat viltus lapu, un jums ir risks, ka ja jūs uzticaties, jūs ievadat šo autentifikācijas informāciju. Un, kā es teicu, pieminēšu, kas, manuprāt, šķita diezgan interesants pieejams no ļaunprātīgas puses par QR kodiem. Mūsdienās, kad QR kodi tiek izmantot arvien vairāk un vairāk,
QR kods pa lielam ir informācijas, tehniskajā valodā stringa, angliski informācijas kopa. Un šī informācijas kopa, tas var būt links uz kaut kurieni, tas var būt tur teikums, tas var būt viss kaut kas. Bet pārsvarā tas ir links. Un ko es redzēju pats, ir pasākums, noteikti publisks pasākums. Uz pasākumā pie ieejas uz stenders ir uzlīmēts QR kods, kur ir, ja tu noskanē, tu dabon pasākumu programmiņu. Un es skatos, apakšā ir vēl viens QR kods uzlīmēts, un tas otrs QR kods galīgi nav saistīts ar pasākumu, to kāds ir atnācis, uzlīmējis, un tie, kas viņu noskanē, viņi tiek aizvest uz kaut kādu linku. Es tajā brīdī apskatījos, es linku nevēru vaļā tajā brīdī, jo es negribēju savu iekārtu, bet es viņu nokopēju un pēc tam pārbaudīju, un jā, bija ļaunprātīgs links. Līdz ar ko arī skenēt visādus QR kodus pēc kārtas, es neiesaku. Fiziskās dzīves iespējas uz mūsu informāciju un uz mūsu, kā saka, uz mūsu kontiem. Tas ir par kanāliem un uzbrukumu. Pa lielam kanāli pa visurien, kur mums kaut ko var pateikt, un scenāriju parasti mums rada pārliecību vai rada uztraukumu par to, ka mums kaut kas ir jāveic. Tādā ziņā. Iesim tālāk tad par iekārtām un par kontiem. Šeit ir par iekārtām, kas ir vajadzīgs. Tātad aizsardzības risinājums, kurš veic programmu uzvedības pārbaudi, jo ir scenārijs, kā ar piegādes ķēžu uzbrukums, piemēram, kur programmatūrai ar atjauninājumu atnāk ļaunprātīgā koda gabals, kurš sāk veikt kaut kādas darbības. Un ja aizsardzības risinājumā nav programmas uzvedības pārbauda, tad šīs uzvedības izmaiņas, ka programma ir sākusi darīt kaut ko sliktu, to nevar pamanīt. Viens no scenārijiem tiem pašiem telefoniem ir, ka tiek uztaisīta aplikācija, aplikācija tiek pārpirkta, un tas, kas pārpērk, ir ļaunprātis, un ar nākamo updateu arī atpūš, ar updateu uzliekās atnāk arī ļaunais kods. Ir arī tāds scenārijs. Protams, failu pārbaude, kas vēl ir svarīga aktuālo draudu informāciju. Asset scenārijā tas ir Asset LiveGrid, kur ir reputācijas sistēma par visiem, par paraugiem. Tas būtu korektāk sauktos, ne tur faili vai kāda paraugi, jo tas varbūt arī atmiņā šis koda gabals, kā saka, ievietots bez pat failu izveidošanas. Tad, protams, mākoņas milžkastē, Cloud Sandbox ir lieta, kam būtu jābūt ar domu, ka paraugi, kas nav redzēti pasaulē, ir labi, ja viņi pārbauda viņu uzvedību mākoņas milžkastē. Biznesa risinājums, tas ir standarta lieta, ka mākoņas milžkastē, jo ja ir pielāgots konkrēti jums uzbrukums, tad šis šāds uzbrukuma veids, šis uzbrukuma fails, precedents, paraugs nebūs redzams, un par tādu nebūs informācija, viņš nebūs redzēts citur nekur. Protams, arī ir internetu plūsmas pārbaudi, šeit ir par savienojumiem, SSL certifikātiem, protokolu pārbaudi, ka protokoli tiek izmantoti, saziņas protokoli tiek izmantoti tiem paredzētajiem veidiem, kad netiek izmantoti savādākiem nolūkiem, un, protams, e-pasta aizsardzība. E-pasta aizsardzība gan e-pasta klienti, Outlooks, Thunderbirds un tāds, un arī weba pārlūka, internetu pārlūka, webmaili, tas jau ir internetu plūsmas un internetu pārlūka aizsardzība. Tas ir par iekārtām, kas ir jāpadomā, tādi lielos vilcienos. Ir vēl, es pieskaršos par iekārtām priekšrezumē, kur ir tas loģiskās lietas vēl, kas ir jāpadomā, bet šis ir tāds lielos vilcienos. Un par kontiem, tur es minēju, kas ir parasti trūkumi, kas ir sliktās lietas, kas var būt. Ja ir vienkāršas nesarežģītas paroles, kuru var viegli atminēt. MFA multifaktoru autentifikācijas, bieži vien tas ir arī 2FA, 2-faktoru autentifikācija, bet MFA, tāpēc, ka tehniski tas var būt 2., 3., 4., 5. faktors, tur var būt vairāki faktori. Un
ja nav multifaktors ieslēgts, tad šim kontam var piekļūt vienkārši ar lietotāja vārdu un paroli. Un lietotāja vārdu un paroli, var kaut vai kāds jums pār plecu noskatīties, kā jūs vadat uz klaviatūras. Ja ir multifaktors, tad jums ir vēl viens autentifikācijas elements. Bieži vien tā ir aplikācija uz telefonu vai push notifikācija, kur jūs piespiežat, jā, tas esmu es, laid man iekšā. Un, protams, arī multifaktoram parasti ir iespējams atķeksēt, ka jums ir uzticamā iekārta, jūsu dators, jūsu telefons, no kur jūs slēdzaties uz šo kontu, ka šajā iekārtā neprasītu šo multifaktoru uz laika periodu. Parasti tur tiek atkarībā no sistēmas konfigurācijas. Vēl bīstamības kontiem ir, ja jūs pieslēdzaties no svešas iekārtas. Jums nav sava iekārta par rokai, jūs autentificēties kontā no svešas iekārtas. Šeit, protams, uzreiz ir, ko es saku, ja ir tāda vajadzība un jūs tā darat, izmantojiet private logu, kas ir inkognito vai private logu atkarībā no pārlūku programmas, viņi dažādi saucās, bet mode, kā saka, režīms, kurā pie šī inkognito vai loga aizvēršanas tiek dzēsti visi dati, kas tika šajā loga darbības laikā, kas tika savākti fonā. Protams, pieslēgšanās no nedroša svešu tīkla, tas ir risks, jo informācija, kas tiek sūtīta pa tīklu, var tikt pārtvērta. Protams, ja ir SSL savienojums ar mājaslapu, tad tur tiek šifrēts un tur tiek nodrošināts vismaz kaut kāda līmeņa aizsardzība, bet atkarībā no šifrēšanas mehānisma ir arī risinājumi, kas var vāju šifrēšanas mehānismus atšifrēt diezgan vienkārši. Un šeit risinājums būtu jau tur VPNs, tas ir salīdzinoši labs risinājums, kas novērš šādus svešus tīklus, VPNs, kur viss trafiks tiek šifrēts vēl papildus. Protams, dalīšanās ar paroli, tas, ka jūs iedodat sava konta paroli kādam citam, tas ir, manuprāt, vispār nepieļaujami. Un mūsdienās, kad ir iespējas ar tiem pašiem paroļu pārvaldniekiem dalīties ar paroli, pat tā, lai dalies ar otru cilvēku, viņš var izmantot, bet viņš nevar redzēt šo paroli. Tas ir vēl drošāks variants, ka, ja tomēr ir, kā piemērs, gan tas ir vairāk arī uzņēmumos, ka ir uzņēmums sociālais konts, kur viņiem tur ir vairāk cilvēki, liek iekšā informāciju, publicē, tad loģiski, ka vajag vairākiem piekļuvi. Un tad labā praksa ir, ka ir šis konta piekļuvi, bet cilvēki var viņu izmantot, nevis viņu zina. Un vēl viena riska lieta, tas gan šobrīd es statistiski neredzu, ka tas ir liela daļa, bet potenciāli es redzu, ka uz nākotni šī riskantā daļa var palielināties, ir autentifikācija trešo pušu aplikācijās. Kā piemēram, ar Google kontu mēs varam autentificēties ļoti daudz platformās. Un šajā gadījumā arī es varu uztaisīt platformu, kur paprasīt šo autentificēties ar Google kontu un autentificēt ar Google kontu jūs dodat, tur parasti tiek izmest tiek parādīt uznirstoši, kādas tiesības jūs dodat, un, ja jūs tur palasat, tad tur diezgan daudz ko var, tiesības uz šo kontu darbībām var dot. Un apakšā es esmu pierakstījis vietējais atbalsts, tas, manuprāt, ir vienmēr labi, jebkuram risinājumam, kuru jūs izvēlaties, ir labi, ja jūs izvēlaties risinājumu, kuram jūs zināt, ka jūs supportu vai atbalstu varēsiet sasniegt. Kā piemēram, ja jums ir Microsoft, un ar Microsoftu ir kaut kādas problēmas, un jūs esat kā privāta persona, pamēģiniet uzrakstīt Microsoftam un pastīties, cik ātri viņi jums atbild un cik ātri viņi risina jums problēmas. Ja ir risinājums ražotājs, kuram ir pārstāvis vietējā valstī, tad, teiksim, pa e-setu, jūs varat piezvanīt man, mēs varam saslēgties, uztaisīt sesiju, varam atrisināt jums tepatās uzreiz un ātri. Supporta reakcijas laiks, kas, manuprāt, arī ir tā kā svarīga lieta. Tā, es pastīšos, vai nav kaut kādi jautājumi vēl ienākuši. Šo dotajā brīdī es gan neredzu, ka būtu kaut kādi jautājumi ienākuši.
Šī ir tā teorētiskā puse par to, kā tie uzbrukumi tiek veikti. Jā, dotajā brīdī jautājumu nav. Ja ir, atgādinu, rakstiet vai arī paceļiet rociņu, tad es ieslēgšu mikrofonu. Šobrīd rociņu neviens nav pacēlis un neviens nevienu jautājumu nav uzdevis. Labi, tad ejam tālāk. Tālāk iesim pie Asset Home jau kā pie risinājuma, kas palīdz šo visu. Tas ir drošības kopums, drošības komponentu kopums, tā es teiktu. Kurš nodrošināt var šo visu? Ir tātad atkarībā gan no Asset licences līmeņa, jums iekļaujās viena vai vairākas no funkcionalitātēm. Bet tas Asset Home ir domāts, ka ja uzņēmuma gadījumā ir centralizētā pārvaldība, kuras tiek IT darbinieks centrāli skatās iestatījumus, pārvalda, skatās, kas tiek noķerts, veids izpētes, analīzes un šādu pārvaldību, tad šajā gadījumā mājas lietotājiem Asset Home ir tas portāls, kurā jūs pārvaldat licenci, pārvaldat savus pakalpojumus un redzat, vai viss ir aktuāli. Nav gan tik detalizētas iespējas uzdot uzdevumus vai uz pašu iekārtu, bet jūs vismaz redzat. Šī ir tā, ja jums ir mājas produkts, Asset, un jums nav Asset Home konts, es domāju, ka pirmā, ko jūs darat, reģistrējat Asset Home kontu. Bet tātad, jā, ir iekļaujās, šobrīd tas ir viss klāsts, kas ir Asset Home, VPN risinājums, password managers, identity protection. Identity protection gan ir tā, ka uz konkrēto brīdi mūsu rajonā vēl nav pieslēgta šī mūsu geogrāfiskā reģionā, no Latvijā nav pieslēgta, bet tūlītās vajadzētu būt. Un identity protection, tāpēc uz dotajā brīdī arī baigi detalizēti neiešu iekšā, bet pēc būtības tas ir, tā kā tiks ieslēgts arī Latvijas reģionā, tur ir, ka jūsu kontu, jūsu interneta identitāšu pārbaude, kāda informācija ir publiski pieejama, vai netiek pārdoti kontu autentifikācijas dati melnajā tirgu, melnajā internetā, vai jums ar jūsu e-pastiem nav reģistrēta vēl kāda konta šāda veida pārbaudas, jūsu identitātes pārbaudas, tas ir šajā sadaļā, bet tas tuvākajā laikā vajadzētu būt arī Latvijas reģionā, bet dotajā brīdī vēl nebija. Antikreta funkcionalitāte, kas ir iekārtas predzakšanas funkcionalitāte un parental control, kas ir vecāku pārvaldības. Šeit es neesmu minējis pašu aizsardzības produktu, tāpēc, ka tas ir kā bāzi, kurā, ja ir Asset licenci, tev pirmām kārtām ir aizsardzības programmatūra, aizsardzības risinājums. Un aizsardzības risinājums tev ir visām operētāju sistēmām. Bet šīs jau papildus lietas, sāksim tad ar šīm iziet cauri. Tātad VPNs. Varbūt no sākuma to, kas VPNs tāds ir, ja gadījumā kādam nav vairumu, gan es pieļauju, ka ir skaidrs, kas ir VPNs. Virtual Private Network. Ideja tāda, ka ir VPN serveris, un uz jūsu iekārtas ir VPN klients, kur, ja jūs ieslēdzat, šis klients saslēdzās ar šo serveri, un visas darbības internetā, ko jūs darat, visa datu plūsma iet caur šo serveri, un lai kurā interneta punktā jūs atrastos, no jūsu iekārtas līdz šim VPN serverim visa datu plūsma tiek šifrēta un viņa nav brīvi nolasām un pārķeram pa ceļam. Līdz ar ko tas nodrošina datu plūsmas drošību publiskajos internetos, kafejnīcu, Wi-Fi-os, biblioteku Wi-Fi-os vai citos publiskajos internetos. Tajā gadījumā tas ir atsevišķa maza programmiņa. Es arī parādīju screenshotus, kā tas izstāsta gan uz mobiliem iekārtām, gan uz datoriem, iespējams. Nāk ar standartizētu funkcionalitāti 69 valstu serveri ir, bezlimita ātrums, netiek nekas logots, netiek nekas izsekots. Iespēja kļūt pēc lokācijas bloķētam statusam. Piekļūt, ja ir Latvijā bloķēts, izvēlās VPN izējas punktu, kad ir cita valsts, un tu internetu apmeklē it kā no citas valsts. Un arī DNS aizsardzības
un vairāki protokoli tiek atbalstīti. Tātad, jā, šeit ir par to, uz kādām iekārtām, uz kādām operētāju sistēmām atbalsta. Kā jūs redzat, ir Windows, Macintosh, Androids un arī iOS iekārtas. Šeit ir vizuāli, kā tas izskatās uz Androidu. Uz Android, jā, ka tas ir vienkārši vienas pogas pieskāriens un ir ieslēgts. Šajā gadījumā vizuālajā paraugā es atstāju automātisko, kas bija no Dallasā, kā saka, no Dallas izējas punkts bija. Tad es internetu apmeklēju it kā no Dallasas. Protams, ir iespējams arī auto startus un auto savienojums veikt, lai viņš, ja jūs ieslēdzat, tad viņš automātiski pieslēdzās. Un arī var izvēlēties konfigurācijas un detaļas. Un šādi tas izstās uz Windows datora. Jā, arī var pieslēgt. Es šeit vidējā bildē var redzēt, ka viens arī es VPN, bet Latvijas lokācija, ka es joprojām no Latvijas skatos, bet nav mana interneta ISP, interneta providera sniegtā adrese. Un jā, arī visas konekcijas, autokonekti un viss šis ir iespējams. Tas ir par VPN. Tas ir risinājums, kas palīdz aizsargāt jūsu datu plūsmu, ja jūs slēdzaties kaut kur no nedroša, nezināma, nepazīstama tīkla. Ir īpaši no publiskiem tīkliem neslēdzamies uz bankām, neapmaksājam ar karti internetu veiklā. Tas ir liela riska publiskajos tīklos, tādas lietas nevajadzētu darīt. Nākamais tad ir paroļu pārvaldnieks. Paroļu pārvaldnieks ļoti laba un, manuprāt, nepieciešama funkcionalitāte. Es pats izmantoju, arī man es uzskatu, ka ērti un labi. Ir iespējams ģenerēt paroles, automātiski aizpildīt, glabāt, un ir arī risinājumi, ka var arī veikt dalīšanos. Asset gadījumā paroļu pārvaldnieku funkcionalitāte ir pieejama, ja ir licence, kurā iekļaujās šī funkcionalitāte. Licenšu tipus var asset.lv paskatīties, glabā jūsu paroles, var ģenerēt paroles, var automātiski aizpildīt, ja jūs atverat lapu, kurai ir saglabātā parole, automātiski atpazīst un aizpildu un autentificējās. Kā arī multifaktors var menedžēt un jā, ērti sarežģītas garas paroles. Jā, var ģenerēt. Integrējās ar pārlūku programmām, arī visām platformām ir atbalsts. Un ir arī drošības pārbaudes, kas arī screenshotā es arī parādīšu, būs redzams, ir drošības pārbaudes par jūsu šiem kontiem, ja jums ir reģistrēts, tad, teiksim, tas pats sociālā tīkla konts, tad arī pārbaude par šī sociālā konta drošību, drošības ziņojums, kur ir šī puse. Un SecureMe, podziņa, ar kuru, ja jums ir aizdomas, ka kāds ir kaut kur jums piekļūs, SecureMe un no visa izlogojās ārā. Tāda funkcionalitāte arī, manuprāt, laba. Jā, šeit ir par multifaktoru, ko jūs jau pieminēju. Un minēts par to, jā, ka var arī atcerēties jūsu kontā. Šeit ir piemēri, kreisie divi ir no Android iekārtas. Jā, šajā gadījumā vidējā bildē security report man nav daudz kontu, man ir tikai 2 konti. Šeit viņš uzreiz parāda, ka man ir vāja master parole, maniem kontiem ir izslēgta 2 faktoru autentifikācija, kas ir slikti, un vienkārši liek man pievērst uzmanību konkrētām šādām lietām. Tāda atskaitīte par to, kas ir. Un labajā pusē tas mazākais ekrāna čāmiņš, tas ir jau no brausera spraudņa, kā saka, extensions, jā, spraudnis, man liekas, latviskais bija, ka, ja es vādu jaunu lapu, autentificējos, man piedāvā, vai es gribu saglabāt šo paroli, ko es tikko ievadīju autentificējos lapā. Tas var atvieglot arī šo kontu
kontu lietotāja vārdu un paroļu saglabāšanu. Kā tu pirmo reizi autentificējies, save un viss notiekās, kā saka, un viss tiek saglabāts. Tas ir par paroļu pārvaldnieku, par antisept funkcionalitāti. Ieslēdz uz iekārtas un aktivizē no Asset Home. Tad par to Asset Home. Varbūt tajā sākumā nepieminēju, bet pa lielam tas ir sistēma internetā. Jūs Asset Home varat piekļūt no jebkuras iekārtas. Uz Android iekārtām, un uz iOS iekārtām, uz mobilēm iekārtām ir aplikācija. Jūs varat piekļūt home kontam arī no aplikācijas. Mūsdienās, kad ļoti daudz kas tiek darīts no mobiliem telefoniem, arī tas ir ērti, tas salīdzinoši viegli. Arī parental kontrolā, kad man vēlāk pieskaršos, tur arī ir, kad no bērna telefons var paprasīt papildus atļaujas, un no vecāka telefona var nospiest pociņu yes atļaut. Tādā aspektā, kas atvieglo ikdienas lietojamību, bet par antiseftu. Tātad jūs ieslēdzat uz iekārtas, ieslēgt funkcionalitāti, pretzakšanas funkcionalitāti, antiseftu funkcionalitāti, un tajā brīdī, kad ja jums iekārta tiek nozagta, piemēram, tas ir portīvais dators vai mobilais telefons, jūs varat no jebkuras iekārtas atvērt Asset Home kontu, nospiest pie šīs iekārtas podziņu, man iekārta ir nozagta, un tajā brīdī tiek aktivizēts viltus konts, ko jūs esat ieslēdzot, iestatījis. Tas nozīmē, ka ja ļaunprātis tagad ver vaļā slēdz iekšā šo jūsu iekārtu, parādās viltus konts. Ja pieslēdzās internetam, tad jums atsūta lokāciju, no kurienes, IP adresi, visu iespējamo informāciju un visas iespējamās bildes no visām kamerām tiek uzņemts un atsūtīts uz šo home sistēmu. Jūs varat šeit to apskatīt. Un jā, ir tas viltus konts, ko es jau minēju, un varat redzēt visu šīs darbības iekārtas detalizētajā skatā. Iekārtas, jā, tagad šis ir vizuāli, kā tas izskatās, ir iekārta, kurai ir pievienot, un atliek piespiest sarkano podziņu device is missing, un tiks, kā saka, ieslēgts visu šīs funkcionalitātes, un ļaunprātis vairs pie jūsu pašas kā iekārtas, viņiem būs grūtāk tikt, un jūs redzēsiet, ja viņi tiek ieslēgti un izmantot. Un jūs, protams, varat testu veikt. Šeit ir testa rezultāts. Tests no podziņas nospiešanas līdz rezultātu saņemšanai man aizņēma 19 sekundes. Es speciāli kārti atstāju maziņu, lai jūs nevarētu identificēt šajā gadījumā, kur es tur atrodos, un arī 2 bildes ir uzņemtas, un tās es arī jums nerādīšu, tāpēc, ka tā ir, jā, tā kā es nevēlos, bet ir attēli arī tiek uzņemti. Šeit ir aktivitāšu kopsavilkums, kur var redzēt, kā tas tika, kādas adreses, kas tiek saņemts un visu, ko var redzēt, šī informācija ir diezgan noderīga. Ir gan viena nianse ar šo antiseftu funkcionalitāti. Ja jūs iekārta tiek nozagta, izjaukta pa detaļām, un, kā piemēram portīvais dators, cietais disks tiek izņemts un noformatēts, tad šī funkcionalitāte nestrādā, jo nav operētāja sistēmai, programmatūrai, kam šo funkcionalitāti nodrošināt. Ir tā ir tāda. Šī funkcionalitāte ir laba, ja ļaunprātis ieslēdz un izmanto šo jūsu datoru. Tā, tas ir par antiseftu funkcionalitāti. Tagad iesim tālāk pie parental control. Es vēl apstīšos, vai nav kaut kādi jautājumi ienākuši. Izstāst, ka jautājumi nekādi nav. Labi, ja nav, tad nav. Parental control, vecāku kontroli. Tātad, ja jūsu licencē iekļaujās, ir iespējams atsevišķu parental control licenci, bet ja jums ir licences paka, sauksim varbūt to tā, kurā iekļaujās, jūs varat izmantot. Un var atskaites redzēt, ko bērns kad dara, bērna iekārta, kādas ir aplikācijas izmantotās, kādas ir apmeklētākās mājaslapas, var aplikācijas vai atļaut pavisam vai neatļaut pavisam vai dot laika
limitu aplikācijas izmantošanai. Var, protams, arī web lapas filtrēt. Šeit ir var konkrētas, bet šeit ir pēc kategorijām, kuras atļaut, kuras neatļaut. Lokāciju var noteikt, kur bērns atrodas. Var definēt zonas, kurā, kad iet un iznāk no zonas, ka tiek atsūtīti paziņojumi uz vecāku iekārtu. Piemēram, zona ir skola. Jā, paldies. Es redzu, redzu pievienoto attēlu. Čatiņā, jā. Šeit es biju tajā brīdī, lai būtu precīzāki. Bet jā. Bet atgriezīsimies pie šī child lokatora. Tātad var definēt zonas, kā piemērs ir skola un mājas. Un ja definētas šīs zonas, tad bērna iekārta, ieejot zonā skola, viņš atnāk uz skolu, bērns ieradās skolā, tā kā atstāja šo zonu, tad jums atnākot departed, ka izgāja no šīs zonas, jūs varat redzēt, kad bērns aiziet no skolas, un atkal, kad ienāk mājās, teiksim, ir šīs divas zonas. Šādi var menedžēt, un šeit var apakšā labajā stūrī, var redzēt, kad ir departure, kad ir arrivals bijis zonās. Šo nosaukums dodat kā gribat, es iedevu zonu 2 un zona 1, bet loģiski tas ir mērāms. Arī ģeogrāfiskā vietas noteikšana. Šeit ir arī no šīs pašas parental control funkcionalitātes screenshoti, ka var redzēt par iekārtu šis kreisajā augšējā stūrī. Tad ir apakšā kreisajā pusē ir atskaites. Tas ir, var redzēt gan kādas aplikācijas ir lietotas, gan kuros laikos, gan ierobežoto aplikāciju izmantošanas statistikas mājaslapas, kuras ir mēģināts apmeklēt, kad ir bloķētās, kuras ir apmeklēt, kādas vispār, gan appropriate, gan inappropriate statistika, kad, cik daudz, uz kādām mājaslapām ir skatīts. Labajā augšējā pusē ir atvaļinājuma modi, kad atslēdz šos ierobežojumus, vai arī instant bloks, un instant blokā tad ir labajā apakšējā pusē ir attēls, ka var, ja vajag visu nobloķēt, tagad visu un visas aplikācijas nobloķējam līdz kaut kādam periodam, līdz kaut kādam laikam. Šādas iespējas. Un uz kā izskatās šī paprasīšana, šajā time budget laika tas piešķirtais budžets. Kreisās divas bildes, kreisajā pusē pirmais ir pārsniegts laiks, tad ir ask parents podziņa, un tad ir message sent ir nosūtīts, un uz vecāku iekārtas izlaiž šāds paziņojums. Vai es gribu dot papildus laiku šai bērnu telefonu lietošanai, un es izvēlos, cik daudz laika, jā vai nē. Un šis laiks tiek pievienots papildus. Jā, šim mazais viens ir tas, kā es nosaucu šo kontu, šo bērnu kontu. Tā. Tas ir par parental control. Jā, es redzu jautājums. Parental control, jā, tā ir aplikācija bērnu telefonā, bet viņi ir aizslēgti un bērns bez vai nu PIN koda vai šī home asset konta piekļuvas nevar atinstalēt šo programmatūru. Jo ērtumam arī par vienu no funkcijām bērnu iekārta ir iespējams arī, ja bērns atnāk ar visu iekārtu pie vecāka un saka, klausies, iedomam pusstundiņu klāt vēl, es gribu tur spēlīt paspēlēt. Tad uzspiež piedot vēl, iedot add time to podziņu, kas ir, un vienkārši ievadot PIN kodu var uz pašas iekārtas uzreiz iedot laiku. Tā, es redzu, ir vēl viens jautājums no Gunāra. Daudzfaktoru autentifikācija. Jā, pastāv. Multifaktoru autentifikācija pastāv. Šajā gadījumā es gan ieteiktu skatīties no divām pusēm. Viens ir, ka, piemēram, sociālo tīklu un kontiem, kā tādiem e-pastu kontiem, jums
jāslēdz iekšā multifaktoru autentifikācija, šis divu faktoru autentifikācija ir pašā sistēmā pie konta. Un šajā gadījumā šie autentifikātoru aplikācijas ir ļoti daudz un dažādas. Nav, jūs varat izmantot, ir Google autentifikators, ir Asset Secure Authentication, ir LastPass autentifikators, ir daudz šādas, kas ģenerē tos vienreizējos kodus. Un šajā gadījumā tehniski no sistēmas konta viedokļa, tas ir e-pasta konts, e-pasta kontam ir vienalga, kuru multifaktoru jūs izmantojat. Šajā gadījumā tas ir vienkārši, jums ir viens risinājums, jums ir ērtāk, ka tas ir tajā pašā risinājumā. Tādā aspektā. Tā. Tas, vai es Gunār atbildēju tev uz jautājumu par multifaktoru? Ceru, ka, ja tomēr kaut ko vēl līdz galam neatbildēju, tad saki, raksti, sīkāk pieiesim. Jā, ok. Iesim tālāk prezentācijā. Jā, Mārtiņ, es redzu tavu jautājumu. Jā, tas, ka visas paroles ir vienā vietā, jā, protams, tas ir risks. Bet jautājums, kas ir mazāks risks? Jo arī vēsturiski ir bijušas precedenti, ir, teiksim, tie paši paroļu glabātāji, ir dažādi ražotāji, ir dažādi risinājumi, un ir, piemēram, viena liela daļa, kā dalās, ir vai nu tas ir mākoņu pakalpojums, kur tu vari visu šīs paroles sinhronizēt uz visām savām iekārtām, jo tās paroles atrodas kaut kur pie pakalpojums sniedzēja internetā mākonī, vai tas ir lokāls risinājums, kur tev ir glabātu lokāli uz tavas iekārtas. Ja tev ir lokāli, tad tā kā problēma ir ar sinhronizāciju starp dažādām iekārtām. Ja tu gribi izmantot tās paroles uz datoru, uz telefona un vēl uz citu datoru, tad šī sinhronizācija jau var radīt problēmas. Ir bijis viens konkrēts precedents, ko es zinu, kad tika uzlausts šis paroļu glabātuvs pakalpojums sniedzējs, tas nebija Asset, tas bija cits ražotājs. Bet kas man tam ražotājiem patika, ka viņi ļoti ātri noreaģēja. Viņi pirmkārt noreaģēja, ka tāda lieta ir notikusi, viņi publiski paziņoja, ka sveiki, jā, mums kur ir kāzus noticis un ir šāda lieta. Viņi apzināja lietotāju kopumu, kur tika iespaidoti, un nodrošināja rīkus, kā ātri un ērti noresetot visu iespaidoto kontu paroles. Un tas, ka, jā, risks ir, nevaru nepiekrist, bet, manuprāt, risks paroļu glabātuvē ir mazāks nekā, piemēram, nesarežģītas paroles, ko daudz ir ja daudz paroles atcerās. Vēl parasti cilvēki, lai nebūtu jāatcerās daudz paroles, izmanto vienu to pašu paroli vairākiem kontiem. Arī tā ir sliktā prakse, un tas ir arī sliktāk nekā paroļu. Vismaz tas ir tāds mans viedoklis. Protams, vislabāk ir izdomāt sarežģītas paroles un viņas atcerēties galvā. Bet, jautājums, cik daudz mēs 12 simbolu virknes varam galvā atcerēties. 12, tāpēc, ka tas ir tāda labā praksa, ka ir pietiekami garš. Bet es ceru, par to viedokli. Tas arī mans viedoklis par paroļu glabātu. Katram var būt savs viedoklis par šīm lietām. Bet par pašas iekārtas aizsardzību. Tātad, jebkurā no šīm licencēm, es runāju par tām citām funkcionalitātēm, bet iekārtas kā tādas aizsardzība iet jebkurā no šīm mājas produktu aizsardzības licencēm. Un šajā gadījumā man ir tā plašākā licence, kurā ir visas šīs funkcionalitātes. Kreisajā apakšējā kreisajā pusē ir Windows programmatūra, labajā pusē ir Android programmatūra, kas nodrošina visu šīs funkcionalitātes. Un es vienmēr pieeju tam tā, ka programmatūra uz iekārtas ir vajadzīga, lai novērstu cilvēku kļūdas. Lai varētu, uz linku uzspiest, mēs katrs mākam, un mēs varam pat nejauši. Man ir gadījies, ka es negribu atvērt linku, bet braucējot telefonā man sanāk tomēr to linku atvērt, un ja viņš ir atvērts, tad man ir labi, ka man ir programmatūra, kura pārbauda, kas tajā linkā ir, un ja viņš tur ir koda gabals, kurš grib man kaut ko darīt, tad viņš tiek noliekts, kā saka. Pārlūkas praudņi, gan kreisajā pusē ir password manager, privacy and security ir labajā pusē, kur var pārlūka cleanupus taisīt vai metadatus no failiem tīrīt.
Tātad, jā, nu, pārlūkos ir vairumā visos pārlūkos tiek nu, var nu vairumā, nu, es nezinu, ja nu kaut kāds maz populārs pārlūks, tad tajā varbūt nav, bet es visos, ko es esmu skatījies, nu, tur ir bijis. Tur ir bijis, nu, jā, ka ir iespējas šādas. Tā, un šeit tāds kopskats, pirms mēs ejam tālāk. Tātad par iekārtu. Kas mums ir jāpadomā par iekārtu? Par iekārtas programmatūra, ka ir programmatūra, kura novērš šīs cilvēku kļūdas, kura aizsargā un veids pārbaudas ar to, kas nāk iekšā, kas tiek sūtīts no mūsu iekārtas, jo nu, arī tas būtu jāpārbauda. Protams, atjauninājumi, update. Tas ir svarīgi. Update datoram, update telefonam, update gudrajam televizoram. Visas iekārtas, kurām ir kaut kādas iespējas veikt komandas, nu, visas, kas ir smart, skatāmies updates. Iekārtām tas parasti ir firmāris. Telefoniem un datoriem tas ir operētājs sistēmas update. Vēl ir lietas, ko cilvēki mēdz nepadomāt, kam ir piekļuvi jūsu iekārtai, kas var tikt pie tās jūsu iekārtas klāt. Jo atstāja bez uzmanības telefonu uz galda, portīvo datoru neaizbloķē kafēnīcā atejot no galda. Jo, ja ir piekļuvi jūsu iekārtai, ja ir fiziskā piekļuve, tas ir liels risks, ka tur var kaut ko ielikt, ievadīt. Jo, ja man ir fiziskā piekļuve tavai iekārtai, man ir daudz ērtāk, daudz vienkāršāk tavu iekārtu uzlauzt, nekā ja man nav fiziskā piekļuva tavai iekārtai. Un uzticama programmatūra. Uzticama. Nu, šajā gadījumā gan no zīmoliem var skatīties zīmols ražotāji brendi, kas ir uzticami, gan arī uzlaustā programmatūra, kas ir krakedi, kā tautas valodā saka. Es neņemos apgalvot, kad uzlaužot, tur nav pielikts kaut kas klāt. Vai jūs esat gatavi apgalvot ko tādu? Tas ir katra individuāls jautājums. Par informāciju. Tad atceramies padomāt, kas ir sensitīva informācija. Informācijas kopums, tādā ziņā, ka ir šīs mazās pilītes, kas beigās veido informācijas spaini, no kura jau kaut ko var spriest un izvilkt. Un kur un ko par sevi saku stāstu. Tādā ziņā. Tur es ieteiktu pastīties to pašu, kāda ir informācijas, kāda ir paustu dalīšanās iestatījumi, vai viņi ir public visai pasaulē, vai viņi ir tikai tur draugu lokam. Un es iesaku arī šo pārskatīt. Par kontiem, tātad no kurienes es pieslēdzos tur svešas iekārtas vai publiskie tīkli būtu jāpārskata. Kontu drošība, multifaktoru autentifikācija, paroļu pārvaldnieks, lai nav vienkāršas paroles. Autentifikācija trešo pušu aplikācijās, piemēram, tam pašam Google'im, kuram ir iespēja ar Google kontu autentificēties, tur cik pulka aplikācijās var redzēt, kādās aplikācijās jūs esat autentificēties, un var atslēgt un paši Google konta. Un jā, kontā publicētās informācijas publiskums, ko redz visi un ko redz tie savējie, tie kas ir jūsu draugu lokā. Tas pa lielam no manas puses viss, par ko es gribēju šodien pastāstīt. Es ceru, ka bija kaut kas interesants, kaut kas jauns, kaut kas par ko padomāt. Vēl viena lieta, ko es varētu beigās pieminēt, ir tā, ka es kaut kad sen apakaļ, es pārsvarā funkcionalitātes visas no šīs izmantoju, bet man bija dažādi ražotāji. Un viens ērtums, ko es redzu, piemēram, ja par šīm lietām grib domāt, ka tas, ka tev ir vienā pakā viss no viena ražotāja, ir ērtāk, tu nezaudē laiku, ka tev ir jāstāsta, kad tev beidzās tur tas viena produkta licence, kad tev beidzās otra produkta licence, ka tev viss ir vienā, ietaupi savu laiku, līdz ar ko, ir tas laiks ir nauda teiciens, es redzu, ka manam laikam ir vērtība, es labāk ietaupu, bet tas, protams, katram individuāli lieta. Tā, vai jums tad ir kaut kādi jautājumi? Es tagad pastīšos, vai vēl kaut kādi jautājumi varbūt ir ienākuši.
Tā. Tā pēdējais, es redzu, ir par tām paroļu pārvaldnieku. Tas ir pēdējais, tātad laikam dotajā brīdī citu jautājumu nav. Nu, es te vēl uzkavēšos kādu brītiņu, pāris minūtes, ja nu gadījumā kāds raksta kādu garāku jautājumu, lai nav tā, ka es aizēju pirms jūs paspējat uzdot jautājumu, bet jūs varat arī uzrakstīt mums uz info@baltic.lv, vai, ja ir tehniskie jautājumi, tad ir atbalsts @baltic.lv. Pielikšu varbūt uzreiz klāt arī šo adresīti, tā, kur nu palika. Info@baltic.lv un tā ierakstījās, sorry. Un balsts@baltic.lv arī šāds. Arī šāda adrese. Tas ir vairāk, ja ir tehniskie jautājumi. Jā, es redzu, ja čatā cena priekš mājas lietotājiem nedraudzīga. 5 eiro mēnesim. Ir tā, ka cenu ir dažādas iespējas. Tu vari abonements reizi mēnesī, tu vari nopirkt uz gadu, un tu vari nopirkt uz 3 gadiem. Tu vari nopirkt vienai iekārtai, tu vari nopirkt 2, tu vari nopirkt 5, atkarībā no licences tipa, tur ir dažādas ieskaiti vai 10 ierobežojums vai kā. Un šajā gadījumā, jo uz ilgāku laiku un uz vairāk iekārtām, jo cena par vienu vienību sanāk mazāka. Nu, un, ja grib vislētāko cenu, tad jāpērk ir visām iekārtām reizē uz 3 gadiem no sērijas. Tādās. Ja mājā ir 5 lietotāji, jā, nu, es iesaku apstīties, ir šie dažādie plāni. Es zinu, publiskajā vidē Asset.lv primāra cena ir par mēneša abonementu, bet ir arī citas izcenošanas iespējas. Ka ir uz mājas lapā var pirkt, tas ir Asset.lv, nospiežot pirkt, tiks pārvirzīts uz mūsu interneta veikalu, kur jau varēs tad izvēlēties vairāk nianses. Vai tas ir mēneša maksa, vai tas ir gads. Un arī Asset.lv labajā augšējā pusē ir tas veikals, adrese ir asset.no32.lv internetu veikalam, un tur jau var nianses, bet ir iespējas dažādu šo apmaksas periodu, laikam tā to būtu precīzāk saukt, izvēlēties. Tādā ziņā. Okay. Ja ir vēl kādi jautājumi, droši nekautrējieties, rakstat šobrīd vēl čatiņā vai Q&A sadaļā, ja ir kaut kādi jautājumi. Ja nē, tad, ja nav jautājumi, tad paldies par veltīto laiku. Un līdz nākamajam mums periodiski šo būs arī pieejams ieraksts šī webināra. Jā, un varēsiet arī apskatīt, būs arī nākamie webināri. Sekojiet sociālajos tīklos, platformās, sekojiet mums, mēs dosim informāciju, kur ir, kad būs nākamais. Es izskatās, jā, paldies. Izstāst, ka jautājumu nav, tad es arī finišēšu šo webināru. Ja jums tomēr kādi jautājumi parādās, atcerieties, ka varat ar mums sazināties arī e-pastos, uzrakstīt. Mēs labprāt palīdzēsim, atbalstīsim, konsultēsim un, kā saka, virzīsim uz drošību. Labi, paldies un visu labu!